Labvakar, klāta panorāmas laiks. Radušās nopietnas aizdomas par nelikumīgu personas datu iegūšanu. Šodien Datu valsts inspekcija saņēma vairākus iesniegumus, kuros cilvēki sūdzas par mobilajā telefonā saņemtām reklāmas izziņām. Tā rīkoties var tikai ar paša numura lietotāja piekrišanu, taču izziņu saņēmušie to nav devuši. Panorāma par šo un līdzīgiem privātpersonu datu izmantošanas gadījumiem jau vēstīja nedēļas nogalē, un turpinot skaidrot notikušā nianses, kolēģis Jānis Gesti uzzināja, ka iespējams mūsu mobilo tālruņu numuri pieejami ne tikai pašmāju uzņēmējiem vien. Šādu īziņu, kuru adresējis sūtītājs ar nosaukumu Jānis, daudzi saņēma pagājušajā piekdienā. Tā reklamē kādu interneta mājaslapu un aicina ikvienu tajā paviesoties. Bez saņēmēja piekrišanas šādus sūtījumus nedrīkst sūtīt. Firmas pārstāvs nenoliedz, ka šādas īziņas sūtītas, taču atsakās to saukt par reklāmu. 10. jūlijā tika izsūtītas īziņas. Tas notika ne caur mūsu datubāzi. Mums ir noslēgts līgums ar ārvalstu kompāniju, kura, izmantojot savu datu bāzi, ir nosūtījis šīs mūsu pasūtinātās izziņas. Ārvalstu firmas nosaukumu viņš neatklāja, tas esot konfidenciāls. Arī ceļus, kā uzņēmums ticis pie privāta personu mobilo tālruņu numuriem, arī nezinot. Taču nenoliedz, runa esot par numuru datu bāzi, nejauši izvēlētām ciparu kombinācijām. Šobrīd mēs skaidrojam šo izziņu apjomu, vēl pagaidām nevaram pateikt. Katrā ziņā daudz. Bet šajā ārvalstu kompānijā ir pieejama tā kā datu bāze ar telefonu numuriem? Jā. Paši mēs neesam redzējuši, jo tā ir tā kā konfidenciāla informācija un arī noteikumi to neparedz, kad var iepazīties ar šiem personas datiem. Bet viņi solīja, ka šī datu bāze esot ļoti liela un aptver lielu iedzīvotāju skaitu. Jūs vienkārši uz mobiliem telefoniem esat saņēmuši reklāmu, ja? SMS veidā. Ja. Tad šajā situācijā jums ir jāraksta iesniegums Datu valsts inspekcijai, lūgumu, lai mēs izvērtējam. Datu valsts inspekcija šodien saņēma vairākas sūdzības par saņemtajām īsiņām. Pirmie iesniegumi iesniedz Panorāmai labi zināmie portāla Twitter tērzētāji. Sociālās saziņas portālā jau sekojusi atbildes reakcija. Publicēts arī īziņas sūtījušās firmas pārstāvju tālruņu numurus. Inspekcijas direktori norāda, ka iespējams šajā gadījumā var saskatīt nelikumīgu personas datu izmantošanu. Arī arguments, ka tālruņu numuru esot zinām kādai ārvalstu kompānijai ne pašiem nelīdzēšot. Nē, tas ir pilnīgi viennozīmīgi. Likumīgā veidā iegūt to nevar. Ja ir runa par kaut kādu datubāzu uzlaušanu, protams, ka tur ir drošība kaut kādā mērā, tas tīri mēs pieņemam fiziski, tas ir kaut kādā mērā pieļaujams iespēja, ka tā var notikt. Likumīgi un juridiski šādas datu bāzes pirkšana, pārdošana nav iespējama, ja šīs pašas personas, ja sevišķi viņas visas, cik saprotams, ja ir pretenzijas, viņas neko nav zinājušas, tad tā ir visdrīzāk domājams, ka tās ir kaut kādas nelikumīgas darbības. Inspekcija norāda, ja atklāsies pārkāpumu īsiņas sūtītājiem draudz sods līdz pat 10 000 latu par katru nosūtīto īsiņu. Pārbaudē nāksies skaidrot arī pagaidām nezināmo, kā uzņēmums vispār ticis pie privāta personu telefonu numuriem. Šobrīd Datu valsts inspekcija pārbauda sūdzības arī par autoservisu Latbema. Jau vēstījām, vairāk Volvo markas automobīļu īpašnieku uz savām mājām no uzņēmuma saņēmuši sadarbības piedāvājumu, lai gan līdz šim šī autoservisa klienti nav bijuši. Acīm redzot, dati noplūduši no kāda reģistra. Arī šodien Latbema pārstāvji izvairījās Panorāmai sniegt komentārus. Jānis Gests, Juris Rītiņš, Latvijas televīzija.